Citur apdēļ. Plaša joma. Tas arī nav svarīgi. 900 kilometri un aptuveni vidū arī atrodas šī robeža. Tā nekad to daļu, kas šobrīd pieder Lietuvai, to daļu, kas ir Krievijas anklāvs. Jā. Un interesanti ir tas, ka patiesībā šī daļa, uz kur mēs šobrīd dodamies un kur mēs izkāpsim ārā, viņa pieder nevis Nēringai. Es jau pieminēju, ka 60. gados tika nolēmts no šiem bijušiem zvejnieku ciematiem izveidot pilsētu, bet šajā daļā, kur mēs šobrīd brauksim cauri, šī ieslēdzums jābūt. Tātad šī vieta, kur mēs šobrīd ieradīsimies, saucas Smiltine, un Smiltine tāpat kā šaurākā vieta, tā vieta, kur sākas jūra, Kopgals, Smiltene un Kopgals pieder Klaipēdas apgabalam. Tā, ka patiesībā mēs šobrīd brauksim uz Klaipēdu, nevis uz Kurškāpu. Nevis brauksim uz Kurškāpu, mēs nebrauksim uz Nēringu, tā pareizāk sakot, ja? Tas pieder Klaipēdai, tās to pieder. Smiltene un Kopgalis ir Klaipēdā, tās to pieder. Pārējais ir Nēringa. Un Nēringa pilsēta. Un šī Nēringa tātad pieder Lietuvai. Un otrā pusē atkal ir Kaļiņingradas daļa. Kas apvieno Nēringu, apvieno mazos. Gan Nēringa ir tas pilsētas nosaukums. Tā kā mums Jūrmāla. Tāpat kā mums Jūrmāla, jā. Jūrmāla mums tika veidot arī no 14 maziem ciematiņiem, un šos visus mazos ciematiņus Dzintars Majors apvienoja vienu nosaukumu Jūrmāla, un šeit ir tieši tā pati sistēma, jā. Ka te viņi tādi sakoncentrēt vairāk ar ciematu. Ir arī meža daļa. Jā, nav tā. Praktiski ir mežs, tāds tradicionāli, tā kā mēs caur Jūrmālas ciematiem tālākiem braucam. Idejas nav tā. Tā pilsēta. Ko mēs noslēdzam? Nē, tev neesi Vajadzēs atradīsim. Mēs tev varam skatīties internetā. Tāpat tās vieglāk būs atrast internetā nekā savos pierakstos. Jo mēs arī nokonstatējam, tāds ir nodot